Esiet sveicināti, dārgie amerikāņu futbola fani, Pafbet sekotāji. Te gan uzreiz jāmin, kā mums ir jauna platforma 100 vārdiem ar Pafbet. Līdz ar to, kamēr es neaizmirstu, lūdzu sekojiet Pafbet YouTube kontam. Tur būs vienmēr aktuālās epizodes, aktuālais viss par amerikāņu futbolu, bet mēs esam jau 3. epizodē 100 vārdos ar Pafbet. Kā ierasts kopā ar jums Nīks Gaigalietis, Jānis Stašulis. Čau visiem lāčiem. Pirmā uzvara gandrīz gada laikā. Kautiņu pilnas nedēļas, tas viss šajā raidījumā. Tā kā skatāmies. Ne tikai par lāčiem papildināšu, būs arī, protams, kautiņu un arī ļoti daudz pārsteidzošu rezultātu. Un, protams, kā allaž daudz kas ārpus laukuma. Tā kā tas viss jau 3. epizodē, kuru arī mēs drīz sāksim. Aiziet. Drošākajam kazino Latvijā Pafbet LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 10% cashback katru nedēļu un ziba izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc Pafbet LV. Nu ko, Jāni, jāsāk jau ar 5. kārtas rezultātiem, vai ne? Apskatīsimies, kas mums tur interesants aizraujošs noticis, un noteikti ir jāsāk ar to, ka ir viena komanda, kas palikusi uz nulītes, uz barankas. Leģendāra komanda, leģendāru treneri, bet kas notiek šajā sezonā ir vienkārši briesmīgi. Jāatzīst, ka Patrioti izskatās kā viena no vājākajām komandām šo sezonu, un leģendārais Bills Beličiks acīm redzot bez Breidija neko nevar Nika izdarīt. Nu, tās pirmās, teiksim, tā pirmā sezona pēc Breidija, principā pirmās 2 sezonas pēc Breidija aiziešanas vēl nebija tik traģiskas. Viņi tāpat spirinājās pie izslēgšanas spēlēm, bet pēc tam, jau redzam, ka šī komanda vairs nevelk un izskatās, ka varētu būt tuvākajā sezonā tāda bēda ielēja, jo es neesmu izpētījis draftu, bet man šķiet, ka tur arī nekas spīdošs nav viņiem pagaidām. Es teiktu tādu prognozi, ka Beličiks drīz beigs savu karjeru, cik jau gadi pagājuši. Tas ir viens un otrs, skatoties šīs pēcspēles intervijas, tu jūti tādu sajūtu, ka nav sistēmas vairāk komandā, visiem viss ir vienalga. Un nezinu, manuprāt, Patrioti grimst un grimst vēl tālāk. Tā kā skatāmies, ar viņiem būs diezgan interesanti. Briest bēda ielējā. Ejot tālāk, protams, varam vēl uz pāris rezultātiem paskatīties, un ko mēs pirmais varam redzēt, kā jau es to minēju, Lāču uzvara. Pirmā Lāču uzvara gada laikā aiziet, Nika. Man nav par ko priecāties. Es viņus vēl joprojām par atēniekiem uzskatu. Tā kā es negribu, protams, spoilot, bet 6. nedēļā visi saliks uz savām vietām. Jā, Lāčiem ir diezgan nožēlojami, bet šī beidzot bija mūsu cerību nedēļa. Laba spēle un tiešām viss sanāca. Un arī 40 gūtie punkti, viss centārās. Jā. Bet labi, pretī arī bija mistiska komanda, kas... Pretī mistiska komanda ar nepārliecinošu sniegumu, bet es, protams, neesmu naivs, es saprotu reālo situāciju, bet kas var būt vēl? Tad, kad uzvari pirmo spēli gada laikā, tas prieks par uzvaru. Jā, es tev absolūti piekrītu, es esmu šīs komandas fans, un tev katru uzvara tiešām tas ir tā kā dzimšanas diena, principā, kas šoreiz, notiek jau reizi gadā, bet, labi, 2-3 reizes gadā reizē, bet visu cieņu Lāčiem par rezultātiem skatoties, tad ir noteikti vēl komandas, kas jāizceļ. Viena no tām ir Miami Delfīni. Komanda, kas ļoti pozitīvi pārsteidz šajā sezonā, un nedaudz paskatījos arī individuālo statistiku. Pirmkārt, tas, ka komandai ir jauns NFL jardu rekords pirmajās 5 spēlēs, kas tiešām ir iespaidīgi. Kopumā tie ir 2568 jardi. Un jāmin, ka arī kopumā es teiktu, ka šobrīd, arī atskatoties individuālu statistiku, principā to uzvārds pārāk sarežģīts. Varētu teikt, ka ir viens no labākajiem quarterbackiem līgā pagaidām, ja mēs skatāmies pirmās 5 kārtas. Droši var teikt viņu vārdu. To. Jā, nevar noliegt. Un Miami es par viņiem jau esmu stāstījis. Viņi ir atdzīvinājuši šo koledžas komandas struktūru un iedevuši ātrus uzbrucējus, labu taidēnu. Un plus arī jāpiemina, ka tas štats Florida, Miami, tā ir tāda arī vieta, kur tomēr vajag sportu vienmēr pieprasa augstā līmenī. Tad izskatās, ka būs ne tikai basketbola Miami Heat, bet arī Miami Delfīni šozonu komanda, kas ar patrošinot ar iespējams izslēgšanas spēlēs. Jā, ja Miami tiks kaut vai tuvu Superbolu, mēs pieņemam, ka tur jo komanda ar milzīgām tradīcijām būs vairāk par basketbolu, jā, pavisam noteikti. Un šo rekordu pieminot, protams, šis rekords ir viens no tādas, nezinu, no kurienes izvilktās statistikas, kas īsti nav būtiska, jā, bet Miami viens no trumviem ir viņu interesantais treneris, kurš ir mazliet tāds tā kā angliski sakot, geeks izskatās, vai nevis izskatās, bet uzvedās, bet viņš pats to arī ir atzinis. Jā. Un paklausāmies, kāda ir viņa reakcija pēc šī rekorda paziņošana. Now gained more yards through 5 games than any team in NFL history, and you hear something like that, what is your reaction?
Mission accomplished. We had the whole time, the whole off season, that was our goal was output after 5 games. Jā, viņš uzreiz pasaka, ka tas bija mūsu mērķis, vai ne? Tikai 5. Starp citu, es gribu uzreiz arī uzrunāt skatītājus. Gribu komentāros, lai jūs rakstiet, kurā vietā jūsuprāt, pirmkārt, regulārajā sezonā finišēs Miami Delfīni, un otrkārt, kādu jūs paredzat vispār Miami Delfīnas rezultātu Super Bowl izcīņā. Pirmkārt, vai tur viņi tiks, vēl jau daudz jāspēlē, un otrkārt, vai kā jūs redzat, vai komanda var aizcīnīties līdz Super Bowl izcīņai, vai kurā kārtā jūsuprāt apstāsies. Tā kā droši komentējiet YouTube komentāru sadaļā, Puffbet šajā kontā, izsakat savu viedokli par to, ko mēs varam sagaidīt no Miami Delfīniem šajā sezonā. Kamēr Nik atbild skatītāji, es tev atgādināšu, ka es pateicu, ka Miami spēlēs Super Bowlā, tāpēc es ticu, ka tas tiešām notiks. Bet, ejot tālāk, nogriežoties no Miami, ir kāda komanda, kas arī ir tikpat spēcīga vai pat spēcīgāka, varbūt otrajā nedēļā mazliet dabūja pa mizu, bet tas ir San Francisco 49ers, un viņu īpaši interesantais taidens George Kittles pirms šīs 5. nedēļas spēles mazliet patruļoja Dallasas komandu ar rupju vārdu uzrakstīšanu uz krēkla, un pēc touchdown gūšanas viņš šo krēklu arī atklāja. Un, šis ir viens no, viņš dabūja sodu, ja nemaldos 13,000 no līgas, bet viņš, ticiet man, viņš ļoti izbaudīja. Un es atkal nesaprotu, grūti pateikt, vai es saprotu vai nē, bet kāpēc visi NFL citu komandu fani tik ļoti noskaņojušies ir pret Dallasu, ja? Ja kaut kas nesnāk Dallasai, tad uzreiz visi metās iekšā. Krāgā, jā, bet tiklīdz Dallasa kaut ko sasniedz, uzreiz ir attaisnojumi, kāpēc tas notika. Mazliet žēl, komanda īsumā ir, godīgi sakot, diezgan interesanta, bet šis ir viens no veidiem, kā viņi tiek pazemoti jau, tā kā emocionālā stāvoklī. Mobbings, jā. Pret Dallasas Cowboyiem un viņiem. Es pieļauju, ka viņiem tas tikai motivē vēl vairāk spēlēt labāk, spēlēt interesantāk, un galu galā es domāju, ka arī Dallas ir tā komandā, kur arī šo zonu var patraukšanot izslēgšanas spēlēs. Es arī tā domāju, viņu rezultāti ir kā pa kalniem, bet īsumā, ja mums ir skatītājos kāds Dallas Cowboys fans, uzrakstiet mums pošu garu ziņu, kāpēc Cowboys tik ļoti ienīst Amerikā. Mēs to esam pētījuši, bet pie tāda slēdziena īsti nav nonākuši. Jā, zinošākie un tuvākie Dallasas vispār šai komunai droši rakstiet, izstāstiet. Mēs arī neesam šeit eksperti, līdz ar to, ja ir kāda interesanta informācija par Dallas Cowboyiem, komentāru sadaļa ir jums. Tieši tā, un vēl pēdējais, ko par šo nedēļu, bet kopumā par Eagles jauno taktiku varam izrunāt. Tas ir tā saucamais viņu sauktais tašpašs, kur tiek stumts uzbrukumā quarterbacks ar bumbu, kad ir nepieciešams gūt vienu vai maksimums 2 jardus. Jā, paskatāmies sākumā, kāds izskatās. Tas viņiem šeit notiek vai nu pie endzona, ja kad ir nepieciešams touchdowns. To pašu viņi arī pielieto laukuma vidū, ja nepieciešams gūt kaut kādu 1 jardu vai mazliet vairāk. Ja. Tātad, kas notiek? Šajā situācijā bumbu saņem Jalen Hurts, un vienkārši divi uzbrucēji stumj viņu iekšā, jā, un visa uzbrukuma līnija arī kā kaut kas līdzīgs no regbija, vai ne? Šis ir tiešām vairāk, es tieši gribēju minēt, ka tas ir absolūts regbija variants, kur ir tā vairāk gaļa, jo tomēr es iedomājos šos pieredzējušos quarterbackus, kā piemēram Rodgers, ja šādi stumti iekšā, liktos tā bišķi saudabīgi, jā. Bet tagad tas modernais futbols, kas ir kur šiem daudzpusīgiem quarterbacki, tad tas viss šķiet jau tāds daudz progresīvāk un, kā redzam, arī rezultātu nesoši. Tieši tā, un NFL pat gribēja šo noteikumu aizliegt, bet, godīgi sakot, Eagles ir vienīgā komanda, kas to dara tik labi, un viņi gandrīz 100% izmanto šo taktiku un tiek uz priekšu. Bet tiesnešiem arī ļoti sarežģīta situācija. Protams, jāsaprot, kur ir bumba, bet Jalen Hurts, kā runā zālē, spiežot ar kājām 700 poundus, tas ir kaut kādi mazliet virs 300 kg. Tāpēc viņš tur var pats arī fiziski kaut ko iedot savu artavu. Lūk, un tieši tā, mēs arī pareizi izrunājam, ka, piemēram, ar šiem vecās skolas quarterbackiem šī taktika nemaz nav iespējama. Neietu, jā. Tur salauzt vienkārši to cilvēku. Tas ir trauma risks, jā. Un arī, cik daudz piezīmēm būtu arī grūti pateikt būt, jā, bet ar šiem jaunajiem tas ir, redzam, ka interesanti. Jā. Lūk, atcerēsimies, iepriekšējā epizodē mums bija viens no galvenajiem punktiem, par ko runājām, Taylora Swifta. Jā. Es arī atradu ļoti interesantu tādu video, kā šobrīd Swiftas fani raugās uz amerikāņu futbolu. Tā kā skatāmies jaunie eksperti skatāmies šo video. I'm going to tag it with Z right. Might give you Jerry Rice or Tim Brown. We might want to bring the Z in motion to the right. So strong right, slide, Z right. The protection is Spider 2. I want a full slide to tackle, the guard, the center. We're all going to slide hard to our left on Spider 2.
Yep. And the back goes to the right. You with me? Both backs. Yep. What I'd love to see this fullback do is attack that edge rusher like Seal he's it cutting in. them. Yep. He's going to bluff them right into the flat, 1 to 2 yards deep. And the tailback, he is going to take over the defensive end. He's going to cut his outside thigh board. Yep. You with me? Yep. Fullback's going to bluff him. He's the primary receiver in the flat. Es domāju, Nika, You're gonna reverse out, šis ir, make a six-step ja setup, divi Swiftie you're throwing satiekās the un, ball to the teiksim, uz fullback. Xbox grib uzspēlēt, jā, I'm gonna mata tag it with spēli. Z right. Šis ir tas, Like kā David viņi Jerry Rice or komunicē, Tim Brown, we might wanna bring the Z ko viņi motion. gribētu darīt. Jā, Jā, tā kā, ja protams, tas Taylor Swift ir karsts kartupelis tajā visā tirgu, un arī brāļi Kelsija savās epizodēs par viņu runā, tā teikt, apspriež. Jā. Un, tā kā, jā, tas, teiksim tā, Swifta nebija, teiksim tā, one hit wonder, bet pieļauju, ka visas sezonas garumā mēs par viņu dzirdēsim. Kopš Swifta ir kopā ar Kelsiju oficiāli, Kanzasai nav neviena zaudējuma. Tā kā, Sieviete ienes, kā saka, labumu Kelsija dzīvē. Jā. Ok, dodamies tālāk. Mums ir Sestā nedēļa jāsāk. Mums ir 6. nedēļa, apskatāmies svaigākos rezultātus no pagājušās nedēļas, un arī daži interesanti rezultāti, bet godīgi sakot, tas lielais stāsts par šo nedēļu bija nevis par pašiem rezultātiem, bet par tādām ļoti agresīvām, kautiņu bagātām spēlēm. Es pat skatoties, ieslēdzot 8 futbolu, skatos arī Red Zone, ja, kur visas spēles sākās. Un pirmais kadrs ir par to, ka jau ir saplūkušies 49ers un Browns. Bet pirms šiem kautiņiem asumiem noteikti jāmin, ka pēc šīs nedēļas beidzot ir tā, ka līgā nav neviena komanda, kas nebūtu zaudējusi. Beidzot, kā saka, visām komandām ir šis spēlēkais plīvurs priekšā, visas komandas ir cietušas vismaz vienu zaudējumu. Un tas pat ir interesanti, jo man šķiet pat Eagles un arī 49ers, kuri dabūja šos pirmos zāģus, ja viņi īstajā momentā dabū iekšā un ir iespējas apdomāties, ka tomēr nav viss tik labi. Bet, šo zonu paskaties, te jau vai trešdaļas sezonas bija nepieciešama, lai komandas dabūtu pirmo zaudējumu. Tā kā kopumā jau tās vadošās komandas visai labi turējās pirmajās kārtās. Turējās, un pat šīs komandas nebija tādas, kurām bija jāzaudē, būsim godīgi. Ja? Rezerves quarterbacki pretī vai abām komandām starp citu, ja nemaldos. Ja? Bet tas atkal mēs varam pavērt nākamo tēmu, cik tomēr ir tas dziļš sastāvs arī šie otrie quarterbacki daudzām komandām. Ja? Ka mēs visu laiku runājam par šiem skaļajiem quarterbackiem, par šīm superzvaigznēm, bet kopumā tie visi jaunie quarterbacki, kas tiek draftēti, kuriem pirmajā sezonā jāsēž aiz muguras, viņi principā, kā redzam, pēc šiem rezultātiem ir gatavi ļoti bieži uzreiz dot rezultātu. Uzreiz tā ir jauna atkal galvas lauzīšana komandu stratēģiem. Kurš ir labāks quarterbacks, kurš dos rezultātu? Jā? Tas, kas man patīk šajās spēlēs, kad tiek savienoti pamatā quarterbacki, uzreiz redzēt, kurš treneris māk pielāgot komandu jaunumiem, kurš ne. Ir komandas, kas tad tikai skrien un arī uzvar un saprot, ka mēs esam labi skrējēji. Tāpēc ir diezgan interesanti. Un tad varam iet tālāk un skatīties arī tieši šos pašus. Viena no visapspriestākajām spēlēm noteikti bija Bills pret Giants spēli, kur Bills bija obligāti jāuzvar, pēc skatītāju fanu domām, bet tik viegli negāja. Un arī šeit mums bija daži interesanti notikumi. Ļoti mazrezultātīvs mačs. Jā, mazrezultātīvs mačs, un arī šeit mums šis pat ir asuma noslēgums, bet tur bija grūstīšanās arī tādā tā kā čupā pie touchdown zonas, un pats Josh Allens pilnīgi ieskrēja šeit izgrūstīt pretinieku aizsargus. Quarterbacki tā parasti nedara, Allens var atļauties tomēr, 110 kg, laikam pats masīvs, un viņš tā var atļauties. Te jau tāds konkrēti asumreiz, tāda parasta pagrūstīšanās, ko mēs varbūt redzam citos sporta veidos, bet te jau ir tā, ka sitiena veidā jau ir redzēt, ka džekiem tā teikt asuris ir kārtīgi uzvārījušās. Tieši tā, un kas man patīk NFL, kurš nav citā sportā tā. Tiesneši pēc tam noskatoties visus atkārtojumus, iedeva sodu pāris aizsargiem, pāris uzbrucējiem, pateica, ka šie sodi viens otru atceļ, turpinām spēli. Tas labi, jā, tādā ziņā, ka nav tās radikālās tiesnešu, teiksim, tā darbības, un tas nozīmē uzreiz to, ka attiecīgi nav sodi uz ilgtermiņā, ka nav jāizlaiž, piemēram, komandu superzvaigznēm kaut kādi nākamie mači, kas, piemēram, daudzos sporta veidos tas ir mīnus. Ja, piemēram, pagājušajā gadā basketbola Eirolīgā bija playoff spēle, kur bija arī saķeršanās, nosacīt kautiņš, jā. Un tu uzreiz sadod diskvalifikācijas ar 6 spēlētājiem. Un beigās tur 5. izšķirošo spēli, kas bija starp Reālu un Partizānu, piemēram, tur beigās nespēlē daļa vadošie spēlētāji. 3. spēle, kas svarīga, tur nespēlē liela daļa vadošie spēlētāji. Ja? Tā labāk atrasināt to tā, ka varējām, naudas sodiem kaut vai, bet ļaut spēlēt. Sportiski kā pareizi, bet skatītāji puses intriga atkal pazūd. Tāpēc amerikāņi prot savādāk izdarīt. Viņi nedod tās diskvalifikācijas, ka viņi saprot, ka to spēlētāju vajag laukumā. Tieši tā. Dot finansiālus sodus. Jā, un šajā spēlē
sākās, tās vienmēr diskusijas par tiesnešiem noteikti, bet tieši šajā spēlē sākās, kad mēs šeit varam paskatīties, kur Darians Vollers spēles laiks jau ir beidzies, viņš vai nu šo bumbu noķer vai nē, tad tas ir atkarīgs, vai uzvarēs komanda vai nē. Un acīm redzam var redzēt, ka viņš tiek turēts krekls pilnīgi plīst pušu pie pleca. Un, tas, cik viņu parāva Bills aizsargs, ir tieši tik, cik viņam pietrūka, lai bumbu noķertu. Un sākās, protams, visas šīs sarunas par tiesnešiem. Kas notiek? Es nezinu, vai mums ielikta šī tiesneša meme, bet ir viens ļoti labs meme par tiesnešiem, kā tiesneši izskatījās mača beigās. Tas gan citu maču bija, bet vispār šajās kārtās divās bija ļoti daudz tādas diskutāblas tiesnešu epizodes. Te ir no 49ers mača ļoti laba epizode. Jā, un par šo spēli arī daudzi izdiskutēja, ka nevarēja NFL pieļaut, ka 3 vadošās komandas zaudē tādiem pastarīšiem vienā nedēļā, tāpēc arī tika pavilkt uz priekšu. Tas arī ļoti labs, jā. Tika pavilkt uz priekšu un atļauts Bills tomēr uzvarēt. Paceļ Bills. Vispār es iesaku, ja ne tikai mums piesakot PAF, bet YouTube kontam, bet tie, kas izmanto aktīvi arī platformu X, tad šī NFL memes tur ir ļoti labs kontents tieši pēdējās spēļu dienās, pēc spēļu dienās. Tur ir ļoti daudz tādas, kas, tieši kā āmurs naglai pa galvu, tie visi video, attēli, tā kā iesaku piesakot tie, kas izmanto arī platformu X. Tieši tā, un viena no tādām arī mīmiem, kas man iepatīkās no šīs spēles, kad spēlētājus iepazīstina sākuma sastāvs, katrs nosauc, no kuras koledžas viņš ir kā, un paskatāmies, ko atbild. Justin Pugh, straight off the couch. Justin Pugh, straight off the couch. Straight out the couch. Tieši no dīvāna, jo viņu tikko arī ielika sastāvā. viņš nevar melot, ko tur daudz viņam pārmest. Un ejot tālāk, tad 49ers. Nedaudz jau pieskārāmies šim mačam tiesnešu sakarā Browns pret 49ers, jā. Browns pret 49ers bija šis kautiņš notika jau pirms spēles, un es saku, šī spēle, šis moments, kas pirms spēlēm arī parādījās visām centrālām, viņš tā kā iedeva to spriedzītu uz visu nedēļu. Tad skaties tās spēles, saprot, kaut kāda sajūta jocīga, ja? Un šeit pirms spēles jau notika, cik pēc tam lasīs, tad 49ers diezgan daudz jau āzēja. Browns spēlētājs atnāk kā lielie tādi, kad tik un tā uzvarēs. Browns spēlētāji pirms šīs spēles parodēja 49ers nākot laukumā ar lielu magnetofonu, ko parasti dara 49ers. Ja? Un lūk, šeit karma ir lielākais vārds, kas to var pieminēt, jo Debo Samuels un Trents Viljams bija lielākie nekārtību cēlāji 49ers sastāvā, un šie abi spēlētāji pazuda no spēles ar traumām. Karma, ja grib vēl lielāku. Tiešākajā nozīmē, jā. Tad šis ir tas, jā, un šī spēle, arī 49ers zaudē tādu ļoti neizteiksmīgu spēli. Zaudē 3 līderus šajā mačā un izskatījās kā Chicago Bears apmēram. Kā viss savēlkās? Redz, ka tu esi tāds bravūrīgs, agresīvs un kā saliekas beigās, ja tu velti enerģiju nevajadzīgām lietām, viss beigās atspoguļas rezultātā. Tieši tā, tu uzskati, ka tu vari kaut kur nepielikt, pēc tam spēles laikā to soli tāpat uzvarēs. Un lūk, ar Browns ar rezerves quarterbacku bez Nika Chuba iztešu 49ers. Super vēl favorīts. Vēl viens mačs, ko mēs skatāmies jau tādā sezonas perspektīvā un arī pēdējās kārtās, tad tā ir komanda, pirmkārt sākam šo tēmu ar ļoti labu memi. Tā ir Detroits Lions vienība, kur mēs atcerēsimies, Jāni, iepriekšējās sezonās mēs reāli aprunājām kā komanda, kas viena no līgas bombžiem, bezpajumtniekiem tā teikt. Un šo sezonu šī meme, manuprāt, ļoti labi parāda to Detroitas vispār rezultātu un kur atrodas tabulā 4 uzvaras, 1 zaudējums un rekara ļoti labi atrast. I don't know what any of this shit is and I'm fucking scared. Proti, viņi nesaprot, kur ir nonākuši. Turnīra tabulas augšgalā viena no labākajām bilancēm līgā. Viņi nesaprot, ko šeit darīt, atrodoties kā ir jārīkojas, jo Detroita kopumā sporta spēlēs ir kārtīga bēda ielē pēdējās sezonās visos lielajos sporta veidos. Tad šobrīd Detroits Lions ar šo rezultātu iedod tai pilsētai tādu konkrētu jau pacēlumu. Un lielākais plus par to ir Detroits trenerim Denam Campbellam. Viņš pirms 2 gadiem pārņēma komandu un sāka taisīt. Visi jūta, kaut kas te labs notiks. Aizsardzība bija vienkārši miskasta, bet savedis ir to kārtībā, savedis uzbrukumu kārtībā. Un, ja mēs paskatāmies, protams, tad būs daudz par agru playoff izkārtojums, bet ja mēs šeit paskatāmies, tad Detroita ir 3. vietā. Un, viņiem tas kalendārs arī diezgan pateicīgs, ņemot vērā iepriekšējās sezonas rezultātus. Viņi pavisam, es uzskatu, ka pavisam noteikti būs playoffos. Un tālāk jau skatāties, kā un atcerēsimies, ka viņi sezonas ievadē uzvarējuši jau kādas Chiefs. Arī, jā, pirmajā spēlē, jā. Tā kā, Detroitas Lions komanda, kurai ir vērts pievērst uzmanību. Komanda, kas nav pēdējās sezonās bijusi viena no vadošajām, bet šo sezonu tāda komanda, kas ir radikāli
tā teikt, ekstrēmās pārvērtības bijušas nosacīti tādā rezultātu izteiksmē. Tieši tā. Ir skaisti. Un ejot tālāk, ir daži individuālie rekordi, kurus mēs varam pieminēt. Piemēram, Džamārs Čejs beidzot ir atdzīvojusies vispār tava. Saprotu, ka šī gada komanda, Bengals. Jā, Bengals. Atcerēsimies, ka arī pēc tam jau pieskarsimies rubrikā par likmēm, ka es uz viņiem tieši biju. Tas viņiem viens mačs pie bilances 1-3. Es teicu, ar šo maču ir jāsākas komandas augšupējiem. Un tā ir notiek. Pēdējās divās spēlēs izcīnītas uzvaras. Un viens no galvenajiem tādiem varoņiem ir Džamārs Čejs, kuram jauns rekords vispār NFL vēsturē ir 15 šie receptions un 3 touchdowni vienā spēlē. Tas ir tiešām ļoti iespaidīgi. Un šeit ir pārējie vīri, kas ir tuvu tam bijuši, bet Džamārs Čejs ir jauns rekordists un tiešām tas ir vērā ņemams rezultāts. Tie ir jau uztaisījuši, šķiet tā kā 5. kas tu izdarīsi, bet, protams, tie pārējie ir Tailers Lokets pašlaik ir līgā, bet, piemēram, Džerijs Rais, es nebiju Džerija Raisa laikā vēl NFL skatītājs, bet viņš ir vienkārši staigājoša leģenda, tāpēc tur, kur viņš ir sevi Džamārs Čejs ierakstījis. Vienā topā ar tādiem vīriem, jā, tas ir nopietns pieteikums. Un otrs mūsu rekordists ir, protams, kurš gan cits kā Gepards Tairīks Hills. Par Miami komandu mēs jau stāstījām, un visiem skatītājiem, kas sāk sekot NFL vai slēdziet iekšā Miami spēli, jūs nebūsiet vīrušies. Skatām, jā, labs quarterbacks un skatāms futbols. Tieši tā, un šis spēlētājs Tairīks Hills, viņš jau ir sasniedzis gandrīz 1000 jardus, rekords ir mazliet pāri 2000, bet viņš ir sasniedzis jau gandrīz 1000, un sezona pat vēl nav ir tuvu pusē, bet nav vēl pusē, vēl 3 spēles līdz pusē, tāpēc viņš noteikti būs augšgalā. Vēl arī vairākas memes un tādi simboliski mirkļi, protams, jāsāk ar to, ka Cowboys, lai gan komanda nosacīta ir starp pārējām komandām nīsta, bet kopumā komanda ir dēļ tā, ka atrodas Teksasā, kur principā visu cauru gadu ir labie laikapstākļi. Arī daudz lielās superzvaigznes apmeklē šos mačus, un tad noteikti jāmin, ka Jay-Z un LeBrons James apmeklē Cowboys pret Chargers maču, un vīri atpūšas Vipiņā, un Cowboys spēle, kā minēja, Cowboys vispār arī viena no tādām superzvaigžņu, neteiksim, ka mīlētākām komandām, bet vienkārši tie laikapstākļi ļauj, kurā sezonas mirklī, kā ir brīvs arī kur superzvaigznēm mūzikā, vai aktieriem, vai sportistiem, citos sportos atbraukt, paskatīties, un Dallas katrā ziņā ir viena no tādām populārākajām vietām, kur var sastapt superzvaigznes. Tieši tā, un pasakojot šo te slavenību profiliem, svētdienās pēc mūsu laika, mēs varam redzēt, ka viņi skatās un tvīto par NFL, tas ir superīgi paskatoties. Un par šo maču runājot, tad ļoti emocionāli šis mačs bija vienai fanei. Ļoti labs video, kur diametrāli emociju gamma. Šeit Chargers, tā teikt. Touchdowns. Un turpinājumā redzam, ka ļoti straujas var vairīties emociju gamma. Tas ir NFL lāsts, jā. Basketbolā, futbolā tik ātri nevar pieraut to rezultātu, tad NFL tas var notikt, tur 2 uzbrukumi. Var zaudēt visu iekrāto spēlē. Vēl viena meme, un arī, kas vairāk tāda sportisko, tad Jalen Hurts, kā izskatās bez uzbrukuma līnijas spēlētāja, Leina Johnsona. Jā, lūk, šeit apmēram šādi izskatās Jalen Hurts, ja nav viņam laba palīga uzbrukumā, tā kā ļoti labi arī. Šeit tas stāsts par to, ka Filadelfija pagaidām rezultāti ir labi, bet spēle vispār neatgādina pagājušā gadā Superbowl komandas spēli, un viens no iemesliem ir uzbrukuma līnijas sargs, kurš pašlaik nesargā Jalen Hurts, bet ļoti interesanti būs. Tu teici, viņš atgriežas, bet tu teici, ka Eagles būs Superbowlā. Izskatās smagi, jā. Saturs ir pagaidām pareizi, tad piekrīt smagnējs, bet vēl daudz jāspēlē. Vēl ir iespēja savākties pussezonu priekšā, pat vairāk nedaudz. Un tad tā kā ir visas iespējas savākties arī viņiem, un par Eagles, atgādinu mūsu prognozes. Prognozēja Eagles pret Chiefs, atkārtojums Superbowl, tu teici Delfīni pret Fortnineriem. Manīsim, ar vien tuvāk nākot sezonas izskanēt, jau ieskicēsies, kā mums izskatās Superbowls. Bet tas tieši pirms raidījuma filmēšanas paskatījos NFL spēka rangu, neoficiālo. Tieši šīs 4 komandas ir pirmās 4 vietas. Tā kā kaut ko sajēdzam no šīs spēlētājas. Kaut ko sajēdzam, jā. Tagad gan laiks, Jāni, ka mums tādai sacensības sadaļai, kur mēs sacenšamies, un tās ir attiecīgi likmes. Un atskatāmies, kā mums veicās pirmajā mūsu prognozēšanas reizē, un šeit es tā teikt savus uzplečus, kā saka, spodrinu, 3 precīzas likmes, pilnīgi visi pareizi rezultāti, pārliecinoši, bez kaut kādiem stresiem, un no šī sākuma kapitāla 100 esmu nonācis jau līdz 123. Man nav attaisnojuma, dargie skatītāji. Gāja man labi līdz kaut kādam puslaikam, kad beigās tomēr sabruka manas 2 spēles.
Bet, Nika, tā ir pirmā tikai sadaļa. Naudas ir daudz. Naudas ir tik daudz kā nekad citēsim bijušo ministru prezidentu. Jā, naudas. Es tiešām to varu teikt. Ir vairāk, esmu dabūjis plusiņu, un līdz ar to esmu gatavs riskēt nākamajās likmēs. Un par to arī skatāmies. Nākamajās likmēs, jā, es atvēršu arī uzreiz savu kalendāru priekšā. Nu, lūk, es nedaudz noriskēšu. Es pirmkārt ieguldīšu jau no šiem 123,50. Tā kā iespēja vai nu es tevā mīnus aizēju, mīnus 30, ko no sākuma kapitāla vai gluži pretēji uzskačāšu baigo summu. Nu, un tad sāksim ar to, ka es uzskatu, ka Rams spēlē pret Steeleriem savā laukumā. Steeleri 7. pagaidām ir amerikāņu futbola konferencē. Rams abas komandas pirmkārt vienādām. Steeleri ar vienu maču mazāk, bet 3 uzvaras, 2 zaudējumi. Ramiem 3 uzvaras, 3 zaudējumi, bet Rams atcerēsimies salīdzinoši nesen Super Bowl ieguvēji. Un komandai jau tas kodols radikāli nav mainījies. Un komanda arī šobrīd ir tādā svarīgā mirklī sezonas vidusdaļā, ka viņiem jāizcīna uzvara. Savā laukumā pret Steelers komandu, kas tomēr nav pati vadošā, manuprāt, ļoti pievilcīgs ir šis -3 handikaps. Lieku 20 vienības, 20 eiro. Tas ir pirmais mačs. Otrais mačs, nu kā var neticēt Detroit Lions vienībai, kas burtiski lido. Es ticu viņu hypam. Uzskatu, ka Detroit Lions komanda pat spēlējot izbraukumā tiks galā ar nestabilo Baltimore Ravens vienību, kurai gan ir 4 uzvaras, 2 zaudējumi. Riskanti, protams, bet vēl labāka bilance ir Lioniem. 5 uzvaras, 1 zaudējums. Tā kā es uzskatu, ka Lions arī izbraukumā var uzvarēt. Tas ir 50-50 mačs. Mazāku summiņu lieku, bet uzskatu, ka Lions ir labas izredzes uzvarēt arī šo maču. Kas tad tev beigās tur? Un pēdējā ir Chiefs. Chiefs savā laukumā drošā nosacīti, ko es uzskatu, ka tā ir droša likme. Chiefs ir ar vienu no spēcīgākajām komandām līgā, spēlē savā laukumā, spēlē pret Chargers, kas, tikko redzējām pret Cowboyiem, kaut ko var, kaut ko nevar. Savā laukumā Chiefs uzskatu tiks galā ar šo komandu, un, manuprāt, no manām 3 šis ir stabilākais ieteikums. Lieku 20 vienības, 20 eiro. Chiefs pret Chargers. Lai vai kāds būtu rezultāts, šīs spēles vienmēr ir unikāli skatām. Šīs komandas ienīst vienu otru, un es tev piekrītu, tā būs laba spēle. Un principiālā dolī tomēr tas mājas faktors var nospēlēt par labu, un tomēr Chiefs ir labāki. Jā, ok. Labi, un es sniegšu savējās, cerams, ka uzvarošās likmes. Pirmā, kas man ļoti patīk, ir Cleveland Browns uzvara. Es viņiem dodu... man nepieciešams, lai viņi uzvar ar 2 punktiem, -1,5 koeficients. Principā uzvara. Jā. Un man 10 eiro šo spēli man patīk. Viņi spēlēt pret Indianapolis Colts, kuri ir savainojuši savu pamatu quarterbacku Richardsonu. Viņš arī šogad nespēlēs, bet tas, ko darīja Browns aizsardzība, un viņi visi principā ir veseli, es domāju, ka viņi izārdīs nabaga Coltus un atstās viņus tur uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmos punktos. Es ceru, ka tā notiks. Un šī ir mana likme. Otrs, diži prāti domā līdzīgi. Es arī lieku uz Lions. Varbūt ne tik ļoti tāpēc, ka tas ir uz Lions, bet tāpēc, ka tas ir pret Ravens. Es nezinu, kā viņi ir guvuši šīs savas uzvaras, bet izskatās viņi apjukuši un jauna taktika uzbrukumā, kas absolūti nestrādā. Es esmu tieši tāpat kā tu par Lions. Es uzskatu, ka tas mums atnesīs abiem naudu. Un otrais, kā gan mēs varam neticēt Dolphins. Es godīgi sakot, ja būtu iespējas, es saliktu varbūt uz visām Dolphins spēlēm šogad jau tagad naudu. 2,14, ka viņi uzvarēs Philadelphia Eagles. Riskanta likme, bet tāpēc ir labs koeficients. Ja mēs skatāmies komandu vārdus, viņi ir līdzīgi, pat Eagles, protams, lielāki tikko bija Superbolā, bet, ja mēs skatāmies objektīvi un šī gada sastāvs un sniegums, es neredzu, kā Eagles aizsardzība, kura ir diezgan pajukusi, varētu apturēt šos Dolphins piespēles tālos uzbrukumus. Tyrikam Hillam pāris touchdowni, skrējējiem pāris touchdowni, es uzskatu, ka Dolphins sagrāda. Kopumā, ja mēs skatāmies tās likuma tendences šajā kārtā, gaidāmajā, vispār ļoti daudz mazie koeficienti, proti, piemēram, Bengals, kas man patīk, tur bija 1-2 pret kaut ko. Tā ir koeficienti, uz kuriem riskanti likt labāk. Tādām līdzīgām spēlēm šie arī bija principā daļa mums sakrīt, Lions, kur tādas līdzīgas spēles, ko varēja paņemt. Skatīsimies, kā mums veiksies. Droši arī skatītāji YouTube var ieteikt savus, varbūt, ko viņi uzskatā, vai piekrīt mums, vai nepiekrīt. Noteikti iesakiet savas prognozes un noteikti arī, follow uzspiežat PAFBET YouTube kontam. Tur arī būs aktuālais visas mūsu epizodes un visa aktuāla informācija par amerikāņu futbolu. Atsūtiet mums kaut vai Facebookā vai YouTubā savas likmju kartiņas. Noteikti. Būs ļoti interesanti salīdzināt pēc spēlēm, kam labāk ir gājis. Precīzi. Ko? Azartiņš mums, kā saka, azartdeva ar mums no mūsu puses ir iedota skatītājiem, kas grib var izmantot, kas grib lai uzticās sev. Nevienam mums, kā saka, neuzspiežam neko, bet katrā ziņā trešā epizode mums ir principā izrunāta, daudz interesanti notikumi.
gan memju veidolā, gan arī sportiski. Tiešām tāda asa kārta viena no šīm divām bija. Nu, un es gaidu tikpat interesants nākamās 2 kārtas, un kā ierasti mēs jau pēc 2 nedēļām arī tiekamies atkal. Tiekamies pēc 2 nedēļām, apskatāmies jaunās spēles un skaitam naudu. Jā, un galu galā jau būsim Ekvatorā. Jā. Ekvatorā līja sezonai varēsim vilkt kaut kādas jau paralēlis. Un starp citu, vispār varētu mēs kaut ko interesantu sagatavot nākamajai kārtai. Piemēram, par budžetiem. Ir atrodama informācija, ko uztelprāt. Sagatavojam. Uztaisām nākamajai epizodei, kuras komandas ir bagātākās. Apskatīsimies kādu tādu informāciju un iesaistīsim mazliet arī jūs iekšā. Jā, nu ko, dāmas un kungi, paldies, ka skatījāties. 3. epizode ir izskanējusi un tiekamies jau pēc 2 nedēļām. Sekojam, esam aktīvi komentāros un skatāmies amerikāņu futbolu. Šobrīd, teiksim tā, viens no sezonas karstākajiem punktiem, sezonas vidusdaļa. Turieties un skaitiet naudu. Tā.